notika tas, kas bija solīts Ruda Gulbja laikos, tātad paaugstināta volatilitāte, notikumi, kurus daudz negaidīja, un, protams, daudziem tas nepatīk, tiem cilvēkiem, kas nebija sagatavoti. Tagad investoriem būs tāds nepatīkams laiks, kad daudz ziņu, daudz viedokļi ir polāri, ieteikumi arī, ko tad darīt, vai tā korekcija, ko visi gaidīja, jau ir beigusies un laiks pirkt pa labām cenām, vai tā kā riski recesija ir paaugstinājušies, vai tagad gaidīt, domāt, jo varbūt mēs esam lāču tirgus sākumā. Šeit tāds moments, kad jāpadomā, protams, arī ne tikai no tirgus pozīcijas, bet no portfeļa pozīcijas. Mēs ilgu laiku, ilgus mēnešus teicam, ka tomēr tagad ir laiks samazināt riskus, vairāk keša, vairāk varbūt bondus. Tie, kas atrodas šajā situācijā, tādās alokācijās, skatāmies, vērojam. Svarīgi būs paskatīties, ko teiks CEO, tad kompāniju uzņēmuma vadītāji, jo drīz sāksies uzņēmuma atskaišu sezona. Ko tad teiks biznesa? Tas būs svarīgi tirgu. Tie, kuri nebija sagatavojušies un varbūt viņiem ir pa daudz ekspozīciju uz akcijām un uz akcijām, kuras bija dārgas, tech segments, tad, protams, varbūt jāmeklē laiks, kad šis risks tomēr būtu jāsamazina, jo tā volatilitāte un neskaidrība viņa izskatās saglabāsies.